Skrundā darbojas divas jaunsargu grupas. Lielākā daļa no dalībniekiem ir izvēlējusies par godu jaunsardzes jubilejai ikdienas apģērbu nomainīt uz formas tērpu. Elvita jaunsardzē ir 3. gadu. Tā ir tā lieta, ar ko es esmu ļoti lepna, to, ka man ir tāda iespēja viņu vilkt, tāpēc viņi arī velk. Tu atceries to reizi, kad tu vispār pirmoreiz uzvilki formu? Tas bija lāpu gājiens, un es biju ļoti uztraukusies, jo pirmo reizi uzvilku formu un to ideālu apgājienu, tad ļoti daudz cilvēku skatās uz tevi. Tas bija ļoti liels uztraukums. Ja man šķiet, tas ļoti forši iet jaunsardze, tur daudz ko jaunu varētu uzzināt un tā orientēties, piemēram, šaut arī. Man bija doma iet uz zemesardzi tālāk. Protams, ka man ļoti patīk, ja es pat arī būtu zemesardzē, tad man arī šodien būtu forma. Man ļoti patīk, ka jaunieši ir formā. Jā, un sevišķi Gatlis, tad viņš pavisam tāds pieaudzis izskatās. Tāds pavisam savādāks kā ikdienā. Man ļoti patīk. Iegriežamies arī Kuldīgas centra vidusskolā. Arī te mācību stundās ir sastopami jauniešu formas tērpos. Viens no viņiem ir Matīs Gertke. Jaunsardzē darbojas 1,5 gadu. Būtībā, lai varētu izpaust to, kad es eju jaunsardzē, lai visa skola varētu redzēt par to, ka es piedalos jaunsardzē un visu laiku esmu aktīvs tajā. Daudz ko mācījos, piemēram, 8 punktu orientēšanos. Es māku pneumatisko ieroču šaut. Mēs arī mācāmies turismu, kas ir būtībā, kad auglas, kā piemēram, sasiek, kā viņas izmantot situācijās. Manuprāt, tā ir cieņas izrādīšana. Es skaitos kā ilgadējs jaunsargs, un manuprāt, tā ir viena no neatņemamākajām lietām, ko tā kā vajadzētu. Teiksim tā, ka pati pirmā forma mums nebija tāda, kāda ir šī. Mums bija tāda zaļa. Tad es vispār domāju, ka es esmu nonākusi kaut kur, kur neviens cits nav bijis. Un mans sajūtas bija ļoti fenomenāls tajā visā. Un es viņu uzvilku, man liekas, ka tagad būs lielās darīšanas un ņemšanās. Un katru reizi, kad es viņu uzvilku, tad man liekas, ka es esmu īpašs. No sākuma es domāju, kādu gadu pašā zemesardzē, un pēc tam doties uz profesionālo dienestu. Man jau ir rota, jau izdomāt, kurā es iešu. Man viss jau ir jau saplānots. Tā ir Patrijas rota, kājnieku, kur ir jaunā tehnika iekšā. Un tur man ir arī onkulis. Tā kā man būs uz kā balstīties. Jaunsardzes kustība tika aizsākta 1992. gada 30. novembrī un ir lielākā bezmaksas bērnu un jauniešu kustība Latvijā. Tās mērķi ir jauniešus izglītot aizsardzības jomā, attīstīt pilsonisko apziņu, arī drošsirdību un fiziskās spējas. To, ka uz skolu jaunsardzes dzimšanas dienā varētu doties formā, ieteikuši paši jaunsargi. Šī tradīcija aizsākta pērn. Šobrīd Latvijā ir ap 9000 jaunsargu un 12,000 formas tērpu. Tā kā skolās ir ieviesta valsts aizsardzības mācība, tad pakāpeniski jaunsardze vairs nebūs vidusskolas posmā. Ir specifiski izmēri, sevišķi mazie, kuriem tad šie formas tērpi pietrūkst. Un tad nākamgad mums ir plānota vēl 2 līdz 4 tūkstoši formas tērpu pagatavošana. Tad, kad jaunietis vai bērns izaug no šī formas tērpa, tad mums ir noslēgts līgums ar pakalpojumu sniedzēju, kurš veic ķīmisko tīrīšanu, un tad tas formas tērps tiek dots nākamajam jaunsargam. Un mēs, starp citu, esam unikāli ar to, ka mēs esam viena no retajām valstīm, kas pilnībā visu formas tērpu nodrošina. Jo, piemēram, Anglijā nedrošina zābaks, jo viņi to uzskata par tik pat intīmu preci kā apakšbiks vai kaut kas cits. Tā kā, jā, mūsu jaunsargiem pilnībā viss tiek nodrošināts. Ir bijuši ieteikumi, ka ziemā ir pa augstu, tad mēs strādājam, lai būtu tā saucamā 3. līmeņa apakšveļa, tā ir tāda apakšjaka, ko var uzvilkt, un tad viss tiek izsniegts, izņemot, kā jau iepriekš minēju, apakšbikses, jo to mēs uzskatām, ka tas ir pārāk privāts. Kā piemēru var minēt, tā pretlietas jaka ir viena no modernākajiem audumiem visā Eiropā. Ja jūs paskatītos, viņai būtu virsū tādi mazi punktiņi, tas nozīmē vairākas lietas. Pirmkārt, ka kaut kur aizķerat to jaku, viņa neplīst visā garumā, bet no punktiņa līdz punktiņam. Otrkārt, ja tiek saskarē ar uguni, šī jaka nepiekūst, kā to dara citi lētāki audumi, Gore-Tex, bet gan sagrūst. Līdz ar to nerada jaunietim, ja gadījumā viņš saskarās valkājot šo jaku ar uguni, nerada viņam draudz, ka viņam pielips tā jaka pie miesas un radīs miesas bojājumu.
Aivis Mirbaks uzsver, ka šobrīd ir vēsturiski lielākais dalībnieku skaits Jaunsardzē, īpaši pieaudzis pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pirms pandēmijas tas bijis aptuveni 6,5 tūkstoši. Vēlos pateikties primāri jau Jaunsardzes centra darbiniekiem. Šīs darbs nav viegls ar jauniešiem un bērniem, jo Jaunsardzes instruktors ir, kad aiziet pasākumos un nometnēs, gan mamma, gan psihologs, gan tētis, gan treneris, gan militārais vadītājs un tā tālāk. Šīs darbs viennozīmīgi nav vienkāršs. Paldies viņiem visiem Jaunsardzes centra darbiniekiem, ka viņiem ir izturība, ticība pašiem sev. Un es esmu absolūti pārliecināts, ka Jaunsardzes centrs dod ievērojamu ieguldījumu labākai un drošākai Latvijas nākotnē. Augsim Latvijai! Cik jaunieši atsaukušies Jaunsardzes centra aicinājumam skolā ierasties formā, būs zināms pēc dažām dienām. Tad būs aplūkojama arī galerija, jo katrs aicināts arī šo brīdi iemūžināt. Sakārto zāpu. Brīvi. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.